Tā cerams, ka neraustas, ja. Tātad, jā, nu, šita jūs zināt, jā, kas ir, jā. Es, jā, nedomāju, nu, besimajam hīt, jā. Man vienkārši cits krēkls, ko vēl, jā. Tātad, nu, kā jau teicu, kā es vinēšu šito te vārda dienu, basketbols un cerams vēlāk dators. Es esmu te Ventspils 5. vidusskolas hallē, zālē. Un, nu, pulkstens ir kaut kur 6:30 vakarā. Es te esmu jau no 15:30. Cik es zinu, te nedzīs ārā, pat ja es sēdētu līdz 9, bet no kāda starpība. Tātad, kas jums jāzina? Tas, ka, jā, man šodien ir vārda diena, bija plānots ņirdzīgs viģiks. Bet, nu, apmēram skaidrs, ne, ka viņš nesanāca, un tāpēc es esmu te. Un bija, nu, es neteikšu, kāds viņš bija, jo nav jēga, jo viņš iespējams datoru, ka man viņš nav, man bija jāiet pie stacionārā, un tur vispār nevar neko samontēt. Un līdz ar to, jā. Bet, karoči, kas jums ir jāzina, 9. janvārs, 6:30, to es jau teicu. Šodien, šovakar vai rītvakar vajadzētu būt man datoram apakaļ, jo jūs nezināt, viņš bija remontā. Dators bija remontā un, nu, cik zinu, viņu pārinstalēs, bet tur man bija problēma ar videokarti, viņa ir iebūvētā un viņš būs saplīsis līdz brīdim, kad pirks jaunu. Tātad tam vajadzētu būt kaut kad drīz. Videokarte tur, nu, viņa nav tā, ka nevar spēlēt vai kaut ko tam līdzīgu, bet viņa vienkārši raustās. Tur ik pa laikam, kad vienā vietā kaut kāds pieskārās, tad uzreiz kropļojas ekrāns ārā, viņam jābūt uz līdzenas virsmas, lai, nu, būtu visam kā vajag. Un tas tā, tāpēc man burtiski nav ko darīt. Jā, tātad, kāpēc jums interesē, kāpēc es esmu Ventspilī? Tāpēc, ka man treniņi sākās svētdienā, un skola man būs nākamā nedēļa. Tas, ka es esmu te, bet parīt es lasos lapās. Es jau te 3 nedēļas esmu. Jā, nu, bet nezinu, kas vēl tāds svarīgs būtu jāsaka. Es īsti tiešām nezinu, kas, bet tas, ka varbūt es šausmīgi gribu ēst, ir svarīgs faktors, bet īsti nezinu, vai vēl tiešām ir kaut kas, ko es neesmu pateicis. Droši vien, ka nav. Šis ir no first person view, kā es mētāju bumbu. Ja jums interesē, nu te bija jau vairāki cilvēki, viņi vienkārši visi aizgāja jau lapās, daļa jau aizgāja pēc stundas, apmēram pirms 10 minūtēm aizgāja pēdējais cilvēks. Un tāpēc es esmu šeit. Un reāli, ja man šodien nav dators, man nav ko darīt. Un ja man nav ko darīt, viss, ko es labāk daru, ir šis. Nu, skaties, ja šis būs fail, nebūs iekšā. Cik es uzskatu, ka viņš man liekas, cik es laikam pārlidoju pārpilnību. Bet paprovēsim vēl vienreiz. Saprotiet, es nefeiloju bieži dzīvē. Dievs, man tas bija fail. Jā, bet, nu, karoče, jums jāzina tas, ka dzīvi pārāk glābjā, lai viņi būtu sīva. Un ja viņu blīv, ja viņi jums ir blīv, tad jums mugur būs stīva. Ja jums mugur būs stīva, jums iemetīs pa mugura šķīvu. Ja jums brauks pa seju pāra rīvi. Ja jums brauks pa seju pāra rīvi, tad jūs kādien kļūsiet pa invalīdu. Jums nav šeit excitement, kā es nosvinēju vārdu?
es pamodos no rīta, aizēju uz veikalu, aizēju mājās, sēdēju pie stacionāra datora, kas ir superlēns. Tad es nācu te, un te pavadīšu būtiski 3-4 stundas. Un tas ir viss. Aizēju mājās, ja būs dators ideāli, ja nebūs dators portatīvais apakaļ no remonta, aizēju sagriezties, viss. Bet, jā, tāda dzīve, tas ir mans blogs. Un kas jums vēl jāzina, abonējiet šito un Fanface TV. Un nezinu, ko vēl. Karači, labi, lēšās, jā. Ak, Dievs, labi, tas bija super mega giga fail. Darbas jau bija žopa. Kaut kā es sapratu, ka man nav dators un kaut kā apriebās dzīvot. Saprotiet, es pat vienīgais cilvēks, kam es piedāvātu, gribētu, lai viņam nav dators, ir mans ienaidnieks. Jā, bet, es sūdzēju, man tiesaka, es trāpīju pa tuvu. Viss, ko es gribu teikt, ir dzīve lāba. Bet nav viņa lāba tik lāba, ja nav dators. Un kas jums vēl jāzina? Tūlītam Latvijas izlase var gūt pēdējos vārds. Lūk, vārdi. Sitiens. Jā, vārdi būs. Un nebūs vārdu snaps. Jā, Latvijas izlase uzvar. Jā. Abonēt nereāli skatām. Viss.